Vēl 19. gadsimtā zemniekam nākot uz muižnieka māju, lai izpildītu visus pienākumus pret muižu, tā acīm vērās tīkams skats ar dažādiem aizjūru augļiem un nezināmiem kokiem. To vidū vienmēr izcēlās viens ar dzelteniem augļiem, ko muižkungi dēvē par citronu. Un daudziem zemniekiem no paudzes uz paudzi tas aizliegtais aizjūras auglis saistījās ar noslēpumaino un brīnumaino citronu no muižkunga mājas. Citronu pēdas mūsu valsts vēstures lapusēs Salaspilī meklēja kultūrvēsturnieks Valentīns Lukaševičs un dendrologs Andrejs Svilāns. 18. gadsimta beigās Latgales ģenerālmērīšanas zemju aprakstos Varakļānu grāfa Borha pils oranžērijā tiek pieminēti gan citroni, gan limoni. Par to mums liekas tā dīvaini, ka mums liekas, ka citrons ir latviski un tas pats limoni ir krievu, tas pats nosaukums. Acīm redzot, tur ir kaut kas dalīts, vai tie ir bijuši laimi, bet jebkurā gadījumā ir pat divu veidu dažādi citrusaugi pieminēti. Tā kā tā vēsture, varam sākt meklēt krietni sen. Līdz ar dzimbūšanas atcelšanu brīvais cilvēks sāka savās mājās audzēt citronu. Vēsturnieks Josifs Ročko mēģināja noskaidrot, vai vēl uzturam šo ieradumu. Vai jūs audzējat mājās citronu? Jā, viņš aug uz koka, koks aug uz palodzes, podiņā, skaists, dzeltenī zaļiem augļiem. Nē, vienīgi citrons kā man mājās. Manuprāt, Latvijai nav atbilstoši apstākļi, lai mēs varētu pilnvērtīgi audzēt šādus te eksotiskus citrus augļus. Bet, ja labprāt, es audzētu, ja man būtu tāda iespēja, protams. Patiesībā es esmu kādreiz, kad es biju pamatskolā, es kāpēc iestādīju citrona sēkliņu un sāka veidoties ļoti skaists augs. Bija, es atceros, lieli tādi ērkšķi viņam, un man pat izveidojas tas pats augļa aizmetnis, bet neizauga tāds, lai nogaršotu. Bet tātad es domāju, Latvijā arī ir iespējams audzēt. Kādus noslēpumus jāzina šodien citronu audzētājiem, to darot dzīvokļos, ne grāfa pilī? Konsultē dendrologs Andrejs Svilāns. Un tādiem dzīvokļiem ir tā, ka tam citronam vajag pietiekoši mitru, gaišu un diezgan vēsu. Ja? Un dzīvokļos tā lielākā problēma ir tā, ka viņš netiek līdz ziedēšanai, bet tikai līdz lapām. Tas ir tas, ka mums ir karsts, sauss, gaiss un bieži vien patumšs. Tas tāds viens aspekts ir. Bet, protams, esmu redzējis arī ražojošus citronus dzīvokļos, kur ir pietiekoši daudz gaismas un kur tie klimata režīmi ir atbilstoši. Vēl tāds viens jautājums, ko pa citronu mūžīgi uzdod, tas ir tas par to, kad, kā to citronu ieaudzēt. Ja mēs sēkliņu iestādam, iesējam, pareizi sakot, tad, protams, no ties citrons mums izaug. Bet viņš būs, tad kāds tas sēklaudzis būs, kāds būs. Ābolu sēkliņas mēs iesējam, ir tieši tāpatās. Tā kā, ja mēs gribam tādu lielu un smuku tos augļus, tad droši vien vajadzētu viņu potēt. Atskatoties uz mūsu bērnības citronu kokiem un sapņiem, citronam piemīt daudzas spējas. Tās Salaspils Nacionālā botaniskajā dārzā pētīja kultūrvēsturnieks Valentīns Lukaševičs un dendrologs Andrejs Svilāns. Citrons ir gana specifisks, un citronu mēs bieži vien izmantojam kā piemēru skolniekiem, lai rādītu, kā subtropos un tropos attīstās augu valsts. Ja mēs esam pieraduši, ka, piemēram, Latvijas apstākļos, kur mums ir izteikta vasara, mums ir izteikta ziema, mums viss aptuveni, daudz mums vienā laikā zied, daudz uz rudens pusi viss ražo. Ar citroniem ir pilnīgi savādāk. Citroniem vienlaicīgi mēs varam ieraudzīt gan ziedus, gan zaļus augļus, gan gatavus augļus. Jo šīs sugas, šī ģīns faktiski nāk no tādiem reģioniem, kur tas ziemas un vasaras tā gada laiku maiņa nav tik izteikta. Arī šeit mēs, piemēram, redzam gan ziedus vienlaicīgi, gan negatavus augļus, gan tālāk skatoties jau pilnīgi gatavus augļus. Tepatās mums greifrūts gatavojas, tepatās laimes gatavojas. Tas tā ir saudabīgi, bet tas tā interesanti ir, kad nav tā rudens, kad ir lielā raža, patās ienākusies, tā kā mēs zemenes gaidām, piemēram, kad patās viss būs. Ja. Šeit visu gada garumā notiek process vienlaicīgi, tā sakot, 3 etapos.
Latvijas cilvēkam, laikam, tas ir interesanti. Mēs esam pieraduši pie pļaujas laiks, sēšanas laiks, ražas svētki, kartupeļu rakšana. Es domāju, ka tas ir ļoti filozofiski, ka vienā kokā uz vienām saknēm ir gan auglis, gan ziedi un tam līdzīgi. Bet es skatos arī uz šiem te citroniem. Tie citroni, pavisam nav tādi, kādus es parasti pērku veikalos. Šīs ir vairākas šķirnes, kas mums ir ilgstoši jau pārbaudītas audzēšanai Nacionālā botaniskā dārza oranžērijā. Šeit Salaspilī ir pārbaudīti. Lieli viņi ir ļoti garšīgi. Vienīgais ir tas, ka no tā lieluma, tad, kad zem ārējā šī te aromātiskā slāņa, tas, kas izskatās pēc tādas vates, ja, tas ir ļoti biezs. Un iekšā tā labuma bieži vien ir tā pamaz, ja, bet auglis ir ļoti garšīgs, ļoti aromātisks. Līdztekus garšīgajam aromātam atmiņās ir arī burvīgie citronkoka ziedi, uz kuru krāšņumu nāk raudzīties no visas apkārtnes. Par ziedēšanu, kā zied paskatīties, tas ir viens, bet noteikti katram vajadzētu izjust citrona ziedu smaržu. Tā ir fantastiska.